Sveiki visiem! Šajā video mēs parunāsim par leņķiem, skata leņķiem, skata pozīcijām, grādiem. Un tas ir ļoti svarīgi šī informācija, kaut gan īstenībā varētu būt tā, ka jūs it kā liekas, ka jūs viņu zinat. Bet ja es, jums parādītu uz jūsu dzīvi un pastāstītu par dažādām lietiņām, it kā jūs viņu zinat, bet tajā pašā laikā nezināt. Jūs vienkārši ir galvā, jums ir, ka tā ir, bet ikdienā jūs to neredzat. Un tad šajā video es jums mēģināšu par to pastāstīt. Skata leņķi. Kāpēc tas ir viss ļoti svarīgi? Jo jebkuru situāciju, jebkuru cilvēku, jebkuru lietu, jebkuru procesu, mēs uz viņu varam skatīties no dažādām plaknēm, no dažādiem skata leņķiem. Un tas, no kādas leņķa mēs uz to skatāmies, atkarīgs tas, kā mēs to redzam. Tad es jums parādīšu piemēriņu tādu visiem banālu, skaidru, saprotams uzreiz būs. Es nezinu vienkārši, kā jums tur kamerā būs redzams, bet lūk, redziet ābols. Lūk, šāds ābolīts, jā, lūk. Un mēs skatāmies, jā, lūk, uz šito ābolu pusi. Viņam vēl ir 4 puses. Viena puse vispār, kuru mēs neredzam, tā ir tumšā puse, tā saucamā diena nakts. Ir kreisā labā puse arī, ja mēs viņu pagriežam, mums pavērās otra puse. Jau savādāks tas ābols ir. Šeit ir vieni punktiņi, šeit nav vairs to punktiņu. Tas pats no šejienes, jā. Jau kaut kas cits jau parādās, pēc speciāli paņem tādu ābolu, kuram jau tas, kurš skatīsies no šīs puses, viņš redzēs to, ka tam ābolim ir kaut kādi melnie punkti. Tas, skatīsies šādi, viņš teiks, ka ir pāris maziņa. Tas, kas skatīsies šādi, viņš teiks, ka viņam vispār viss ir kārtībā. Tumšajā pusē šis ābols vispār izskatās šādi. Un kāds, skatieties, tas ir tikai mēs par debes pusēm. Kāds vēl ir apakšā? Apakšā ir vispār kaut kas cits. Apakšā ir redzams gan tumšais, gan šis parādās jauns elements. No augšas mēs varam skatīties. Pipļuks parādās kaut kāds, parādās tāds kā iedobīti. Tā varbūt, kā konstrukcija cita, domas citas, skatījums cits. Vēl, pieņemsim skatieties, ja mēs, tas ir viens, jā, kā mēs tur, varam uz viņu skatīties. Vēl ir dažādi leņķi, gaisma kā krīt. Jā, bija viens, no vienas puses krīt, jūs redzat šādi. Ja jums apspīd šādi, jūs redzat pilnīgi savādāk to ābolu. Ja jūs apspīd no aizmuguris, ābols vispār vairs nav redzams principā. Jā, redzat? Mainās leņķi, plus šis pats arī vēl griežās. Un vēl gaisma dažādi var krist uz viņu. Un viss tas parāda dažādus, vispār mēs varam šo ābolu zīmēt neskaitāmajās variācijās. Viss tik atkarīgs no tā, kā mēs uz viņu skatāmies, zem kura leņķa. Un kā gaisma krīt, cik mēs spējam apspīdēt daudz to ābolu. Jo, mēs to ābolu viņu skatāmies tikai, mēs varam tā šauri, lūk, mēs redzam melno punktu, melno pleķi. Mēs esam tajā melnajā pleķī, mēs par to melno pleķi visu stāstam, runājam, mēs viņā vāramies, un šis ābols mums ir melns, pretīgs, jā, pleķains, kaut kāds slims. Kāds šādi skatās, viss ir kārtībā, viss ir skaists. Kāds kopistiski redz, ka viņš griežās, viņš saka, vispār tas ir ābols, vispār viņā tur ir, vedieties, viņam ir tās, viņam ir šis, viņam ir apakš, viņam ir augša. Vēl mēs varam paskatīties, ja mēs viņu pārgriežam uz pusēm, kāds tā var skatīties un teikt, skatieties, struktūra iekšā, viņam ir tāda, kur viņam ir, mēs varam jaunus ābeles vispār izaudzēt no šī ābola. Ja kāds šitā skatīsies, teiks, ka viņš ir slims, slikts, kāds šādi skatīsies, teiks, ka viņš ir dzeltens labs, kāds šādi skatīsies, teiks, ka nē, tas ir objekts, viņš var būt gan labs, gan slikts, skatoties, kā viņš pret mums pagriezies. Kāds, kurš zina struktūru, sagriežot viņu, pateiks, ka tas vispār ir ābols, barības viela, jā, mēs viņu varam apēst, un paskatīties, tur vēl ir graudiņi iekšā, graudiņi, tas sēkliņas, un daudzas, un viņam var izaudzēt vēl ābeles, tas ir kaut kas unikāls, kaut kas dievišķs, dažādi skatu punkti. Un tā ir pilnīgi par visu, kur es jums tikai ābolu aprakstīju. Pastieties, kur jauns jums elements, jā, redzat? Kups. Principā viņš atveido mūsu kodu iekšējo. Pilnīgi maziņa daļa no koda, kas ir mums iekšā, kas ir visur. Lūk, jūs redzat kubu. Jā, kvadrātu. Šādi es pagriezīšu, jums būs krusts. Šādi es pateikšu, skatieties, kur arī ir krusts, tikai 3 stūri. Ja es jums pagriezīšu viņu šādi, tad es nezinu, kā jūs redzat, neredzat. Jā. Šādi veidojās vispār 6 stūris. Un izveidojās 2 3 stūri.
ja, kas ir divi zemes elementi, zeme un tur principā visi 4 dabas elementi ir iekšā, ja, bet tas trīsstūris, ja, ebreju karogā viņš ir atveidots uguns un ūdens, ja, mēs pagriežam kaut kā savādāk, otrādi jau izveidojās. Un lūk, tas ir tikai daļiņa no matricas, un šit viņa parāda ļoti labi, kā tu vari no dažādiem leņķiem skatīties. Kāds ir šajā leņķī, un viņš redz krustu. Kāds redz tur 3 stūrīšus. Kāds var tālāk apstīties, viņš redz 6 stūri. Pagriežam, redz vispār kaut ko citu. Redz plakani, dažādas debes puses, redz plakani, redz trīsdimensionāli. Un jūs varat redzēt dažādās sakrālējās ģeometrijas bildēs, kaut kur tur kādās reliģijās, masoniskajās, vis kaut kur. Tur visādi šitādas figūras, bet attēlots no dažādām plaknēm. Šādi, kad skatās uz to, vai kad šādi skatās, tas ir kaut kas cits, kad šādi skatās, tas ir atkal kaut kas cits. Īstenībā tā ir viena un tā pati struktūra, figūra, vienkārši dažādiem skatu punktiem leņķiem uz to skatās. Un būtība, ka tu attīsties un audz, ka tu spēj no ļoti daudzām pusēm pastīties, no attāluma ieraudzīt vispār, kas tas ir, un atkodēt to procesu vai to notikumu, kas tas patiesībā ir. Tu neskaties šauri, tu neskaties tā kā šitais melnumiņš, ja, un tikai uz viņu, kā daudzi tur kaut kādas procesus analizē, un viņam viss ir melns, un viņš to melnumu visur izplata. Runā par to, ka viss ir melns, citiem stāsta, kur ir melns, un viņam uzmanība ir šo melnu, iedomājieties, tam cilvēkam melnēs ir visur, viņa dzīvē, viņa ikdienā, cilvēkus, kurus viņš satiek darbā, viņam sevī kaut kas nepatīk. Tas velkās visur. Kādam, kurš ir šeit, viņam atkal viss ir labs, pukains, skaists, bet viņš atkal neredz, ka ir arī kaut kādi melnumi. Viņam liekas, ka viss ir labi, viņš tāds izvairās no visu. Tāds arī variants. Tas, kurš zina, ka tas vispār ir ābols, viņš tā, teiksim, sapūst pēc tam, ja, sapūst to izveidojās barības ielas tam iekšā sekliņam, kuras pēc tam var izaugt jauna ābelīte, jauna dzīvība, tas ir process, daba. Cilvēks jau šādi redz, viņš jau redz kopistisko struktūru, viņš redz ciklus, šitais, teiksim, ābols. Pavasarī viņš ir puķīti, jā, pēc tam tur ir bumbulīs, tad viņš ir rudenī, viņš jau ir šāds ābols, kuru var apēst, jā, un pēc tam atkal lapas nokrīt, viss nokrīt, atkal nekā nav, viņš redz šo ciklu, visu analizējot, jau izveidot šīs struktūras sarežģītāk, vai tas nav vienkārši ar pleķi kaut kāds melns, tas nav vienkārši tāds, tas ir jau daudzdimensionāls elements. Un tas pats ar cilvēkiem, tas pats ar visām sajūtām, tas pats ar visām problēmām, kuras ir dzīvē cilvēkam, teiksim, paņemsim situāciju, ja, konflikts kaut kāds ar kādu cilvēku, vai attiecības, viss elementārākais. Cilvēkam ir konflikts attiecībās, kaut kas tur nesapas, ja, un tiek vainots otrs cilvēks. Tiek skatīts tik šauri, ka vainīgs ir tas otrs kaut kāda tur, kur viņš izdarīja to un tāpēc es jūtos šādi. Lūk, paņemts mazs elements, netiek skatīts kopskats. Kāpēc priekš manis tas vispār ir noticis? Tas ir viens. Tad var analizēt, kas man nepatīk, meklēt sevī, ko tevī tas process, tā situācija aktivizē. Tad, teiksim, tu skaties, kāpēc ilgtermiņā, vai varbūt tas atkārtojas atkal, tu jau rocies, tu jau sāc izprast lietu būtību procesu, tu skaties dziļāk, augstāk, no augstākajiem grādiem leņķiem, no lielāka augstuma. Tad tu paanalizē sociumā, kā tas viss ir, savāc statistiku. Tad tu varbūt sāc iedziļināties tajos procesos, no kā vispār cilvēks ir uzbūvēts. Kas viņš tāds ir, kāpēc vienā situācijā tev ir tā, citur ir tā. Kāpēc tieši šeit ir šādi? Kāpēc tu vispār tādos apstākļos esi ielikts? Kāpēc tu vispār tāda dzīvā? Kā tas viss strādā? Un tu sāc atminēt jau šito, tu sāc skatīties no dažādiem punktiem, un tev liekas puzlīti kopā. Tā ir saucās attīstība. Un tad cilvēks, kurš visvairāk attīstījies, viņš visu jau spēja redzēt sarežģīti. Kaut kā šādi, jā. Šī struktūra jau viņam ir izveidojies, kā viņš uz visu skatās jau šitik jau sarežģītāk. Un vēl viņa apāk, pēc tam šitādi elementi saliekās kopā, viņš jau redz vēl lielāku. Pēc tam vēl saliekās tie visi elementi vēl. Un tas ir atveidojums, kā viņš uz visu skatās. Viņš var no ļoti daudzām punktiem pastīties, pēc ka viņš zina, ka tas viss nav vienkārši melns vai balts. Tas ir daudzdimensionāls, tā ir struktūra, tas ir elements, tas ir kopistiskais. Un tad, kad cilvēks tā spēj redzēt, viņš pietuvinās izpratnē vispār par lietu būtību. Kas ir kas? Un tā ir attīstība. Viņi ir visos virzienos, arī sociums, arī pārvaldība, arī melnais, baltais. Visam ir kaut kas lielāks. Ja? Un tad, ja tu tajā iedziļinies mācies, tad tu izproti to būtību. Izprotot būtību, tev vairs nav konflikta ar to, tāpēc tu saproti dabas iedomu, domu.
Kāpēc notiek kataklizmi? Kāpēc notiek viss slikti? Kāpēc tas viss tā transformējas? Tāpēc, ka tas ir dabas cikls, tāpatās kā āboliem, tāpatās kā jebkam. Diena, nakts, liels cikls, dabiskais, sociālais arī ir. Jā, un, teiksim, ābols taču arī sapūst, un viņu kukaiņēd un tārpēd, kā tā? Ēdiens skaists, garšīgs, un viņš tā var sapūt un iznīcināties. Jā, vai ābeli var saslimt un iznīcināties, tāpēc kā ir cikli, ir elementi. Viens nomirs, piedzimst cits. Šitam laiks beidzies, jā, viņam jāaiziet. Daba, riņķis, cilpa, griešanās, laiks. Lūk, tāds video. Ar tevi bija Salants, ceru, ka tev patika. Iekomentē tev kaut ko gribās pajautāt vai paprasīt. Un tiekamies manos nākamajos video. Attīsties, sargi sevi. Un lai tev visi labi, ar tevi bija Salants un čau!